ieviest kustības ikdienā, kā rotaļu, katru mīļu mirklīti, vienalga, kur tu atrodies un ko tu dari, vienmēr var kaut kādā veidā savu ķermeni izkustināt, palutināt, izbaudīt katru mirklīti. Vēl ir brīnišķīgs variants. Vēl vīti paceļam, atbrīvojam. Šeit vienkārši to vidus daļu pēdiņai paceļam, atbrīvojam. Un tad mēģinam pakustināt, nepaceļot pādu no zemes otītē. Uz vienu pusīti, uz otru pusīti. Maigi, kā masāžiņa. Un pēc tam jau varam veikt pilnu kustībiņu ar visu pēdiņu. Katru mīļu mirklīti, piemēram, šeit mēs varam veikt brīnišķīgus vingrinājumus mūsu pēdiņām. Valkam čokurītī pirkstiņas, paspiežam ar īkšķīti, paspēlējamies uz ārā ar mazo pirkstiņu, ar īkšķīti, ar mazo pirkstiņu un izplešam pirkstiņas kopā un izplešam. Tad mēs pakustinām īkšķītis, paceļam 4, pakustinām īkšķītis 4. Un šādi mēs varam veikt brīnišķīgas kustībiņas ikdienā. Mūsu pēdiņas vajag palutināt. Pēdiņas mūs nes katru dieniņu. Vēl ir variants. Var ar mākslu nodarboties, var zīmēt un skatīties, kas tur veidojās, kādi ornamenti veidojās. Arī šāda kustība ir vērtīga. Vēl mēs varam ar pirkstiņiem satvērt smiltiņas un pārcelt uz otru kāju un izbaudīt kustību pieskārienu, kā smiltiņas birst mums virsū uz pēdiņas. Šādi mēs gan trenējam mūsu brīnišķīgos pirkstiņas, gan izbaudam sajūtu, ko mēs jūtam uz mūsu ādas, kad brīnišķīgi birst smiltiņas. Kā arī no rīta pamostoties, mēs veicam šādu kustībiņu pirkstiņu čukurītī, plaši, un varam pagrozīt. Pakustinam čukurītī plaši un nostiepjam, paceļam, nostiepjam, paceļam, nostiepjam, paceļam, nostiepjam, paceļam. Izapļojam un paspēlējamies ar pirkstiņiem. Uz veselību!